Čau visiem! Šodien gribu parunāt par tādu lietu, ka es jau neesmu neko labāku pelnījusi. Kā jums šī frāze liekas pazīstama? Parasti šo frāzi izmanto cilvēki, kas ir tādā kā upura stāvoklī, tādā kā bezspēcības. Kaut kur šie cilvēki ir bijuši noniecināti, kāds viņus ir noniecinājis. Tik tālu, ka viņi ir pieņēmuši par sevi, man jau neko labāk nevajag. Man jau īstenībā ir labi. Es jau negribu neko īstenībā vairāk. Man taču paskaties kā citiem iet sliktāk, man taču ir labi. Vai tiešām tev ir labi? Vai tiešām tu negribi vairāk? Kāpēc tu esi ielikusi vai ielicis sevi tādā limitā, tādā kastītē, ka tas, kas tev ir tagad, ar to jāpietiek. Tas ir maksimums tavai dzīvei, un ar to arī dzīvos, viss būs forši. Kāpēc? No kurienes? To visu var mainīt. To iekšējo sajūtu, to noniecinājumu sajūtu te iekšā, viņu var samainīt. Nāc pie manis, nāc uz izaugsmes terapiju, to platformu, kurā jau tu esi tagad, vismaz var uzlabot pa 5 reizēm labāku. Tava dzīve būs vismaz 5 reizes labāka. Ja tu esi tajā brīdī, kad tu kaut ko ļoti gribētu, bet nekādīgi nevar saņemties, nāc pie manis, es tev palīdzēšu. Es noņemšu nost tās emocijas, kas tev traucē to visu izdarīt. Tu varēsi izpausties, tu varēsi darīties, tu varēsi radīt, tu varēsi darīt lietas, kam vispār tu esi paredzēts šajā dzīvē. Nāc pie manis, es tev palīdzēšu. Tiksim galā ar to, kas tev traucē, un tu varēsi būt tu pati vai tu pats.